Es varu pateikt, varbūt pašā sākumā, ka būs tikai viens referents, kas runās angliski. Tā kā īstenībā austiņi nav vajadzīgi, izņemot, ja jūs nesapratīsiet angliski. Viņam, protams, austiņi vajadzīgi, jo mēs runāsim latviski. Mūsu viesam no Šveices, jā. Un no Īrijas mums ieradīsies, vai ir jau šeit klāt, vai nav, vai vēlāk ieradās. Tur mums mazliet bija ķibels ar Īriju, bet tomēr būs dzīves cilvēks, kas ir strādājis Īrijā un kas ir atgriezies Latvijā. Varbūt es varētu, ja man ļauts pateikt 3 vārdus par manu pieredzi pat Madridē, kur notika milzīgs, kā mēs Austrālijā teicam, jamboree. Tas ir milzīgs sajēdz, tas ir sociāldemokrāta sajēdz sakarā ar vēlēšanām nākamgad, Eiropa parlamenta vēlēšanām. Un tur man bija izdevības parunāt ar vēl joprojām Lietuvas ministru prezidentu Kirkilis kungu. Viņš laikam nākam pirmdien jau vairs nebūs ministru prezidents, un ar viņu padomnieku, vienu pazīstamu pētnieku par situāciju Lietuvā, un, protams, es mūsu igauņu kolēģiem arī kārtīgi izrunājos. Es saku, vai jums ir tādas pašas problēmas kā Latvijai? Demografiski viņam ir apmēram līdzīgi, bet interesanti, ka igauņiem nav jāizņemās naudu. Es saku, kāpēc jums nav jāizņemās naudu? Viņi saka, mēs sekojām skudriņas piemēram, vai ne? Un treknojos gados sakrājām naudu, tā ka mums ir pietiekama nauda, ka mums nebūtu. Lai tā būtu. Es ļoti ceru, ka viņiem tā būtu, jo tas pierādīs, katrā ziņā, ja viņiem kādreiz būs, tad viņiem nebūs tā jāizņemās, ka mums, un viņiem varēs ilgi vēl atlicināt. Tā es gāju runāt pie lietuviešiem, viņi saka, jā, mums nevajag aizņemties, mums taču pieaug šogad ekonomija par 5,1%. Tā viņiem pieaug, un ziniet, 5% ir ievērojams skaitlis, es teiktu. Bet tad pēdējā dienā tur izskanēja, ka jaunais ministru prezidents domā, ka varbūt viņiem arī vajadzēs aizņemties naudu. Bet, kā jūs ziniet, mēs nekāds uzkrājums neuztaisījām, vai ne, un mums ir tāda situācija, ka tā summa jau ir pieaugusi pie 5 miljardiem. Godīgi sakot, man drusku bail paliek. Jā, es labi atceros, kā bija Bankas Baltijas laikā, vai ne, ka zaudējām trešdaļu Latvijas nacionālo bagātību, un kā tagad būs. Viena labā ziņa, kas vakar bija, un tā ir tā, kad Pāriks banka pārņems Nils Melnkails. Bet, starp citu, viņš jau arī bija tas, kas nokārtoja Banka Baltiju. Tur jau tāpēc es sāku jau drusciņi baidīties, ja jau viņa jāiesaist. Bet, un kāpēc es arī drusciņi par to priecājos? Vismaz viena laba ziņa, tāpēc, ka es zinu, vai ne, un kā jūs visi labi ziniet, ka viens starpnieks, kas nav oficiālā amatā, un nezinu, kā viņš tur ir ticis, pie visām sarunām piedalās, tas ir Šķēleskungs. Kādas viņam tur tiesības? Kas viņš ir? Kādu valstu viņš pārstāv? Un tā viss tā braukšana uz Maskavu turpin apakaļ. Droši vien grib kāds trekns procents, bet ja es skatos, kā Amerikā, es pat atļāvos uzrakstīt vienu rakstījumu par to krīzi Amerikā. Tam es tiešām veltīju daudz savas uzmanības, un Latvijas avīze ielika mazu rakstījumu par to. Un tur, piemēram, ka nopirka Barclays banka, to Lehman Brothers Ņujorkā, kas tur nogāja gruntē pamatīgi, tur nekāds šķēles nebija. Tas bija vienkārši bankas virsotne darījumos ar otro banku un valdīja pa vidu. Tā kā tas jau, protams, mums Latvijai varbūt tāda interesanta specifika. Un tāpēc es arī drusku baidos par visu to. Bet, labi, Nils Melnkails, viņš ir neatkarīgs cilvēks. Jā, šitādā situācijā mums ir jādomā šodien par to, par nākotni, par stratēģiju. Ekonomija jau, ja mēs pareizi darīsim, atkal nostāsies uz kājām, visā pasaulē tas ir grūti, izņemot Lietuvā un dažām citām valstīm. Un pēc varbūt gadiem, 2, vai ne, sāks atkal visi iet uz priekšu. Bet tad, ko mēs darīsim pēc 2 gadiem? Tāpat kā līdz šim, ja mēs attīstīsim kaut kādu stratēģiju, nevis kaut kādu, bet tādu īstu stratēģiju, kas mums radīs darba vietas, ka mēs varēsim eksportēt un varēsim ātri atkopties. Ziniet, savā runā tur Madridē es pateicu to, ka Latvija ir 8. tīrākā valsts pasaulē. Jums vajadzēja redzēt, kādu interesi tas izraisīja. Skrēja klāt pēc tam. Ko jūs runājat? Kas tad tas? Mēs pirmo reizi dzirdam. Un, ja Igauniem tas zīmols ir E,
ja, elektronika, tur tiešām viņiem malači. Nu, cepur nost, kā viņi visu to dabūn gatavu. Mēs vēl mocamies, vai ne? Tā tālāk. Tad mums noteikti būs tas, ka Latvija ir tā tīrākā valsts pasaulē, un tas ir ārkārtīgi simpatizējoši cilvēkiem. Jo redziet, tāpat tās kā arī Madridē, un kas ir tagad kā galvenais vadmotīvs arī Obamas Amerikai, jaunai Amerikai, ir tas, ka būs arī Amerika tīra valsts. Un labi, Amerikai tagad piemeklējas liels liksts, ja, bet ir pilnīgi skaidrs, ko visi tur saprat Madridē, un arī ko mēs visi, kas sekojuši līdz notikumam Amerikā, drusku pazīst Ameriku, ir, ja amerikāņi kaut ko izdomā, ja, viņi to arī ātri izdara. Un es nebūšu pārsteigts, ka amerikāņi būs pirmie pasaulē, kas atrisinās savu ekonomiskās problēmas, un ka tiešām viņi sasniegs savus mērķus par alternatīvo enerģijas radīšanu Amerikā. Jūs ziniet, ka Obama jau ir teicis, ka viņš ieguldīs $150 miljardus. $150 miljardus. Tā ir milzīga nauda. Protams, 10 gadu laikā uzreiz tik liela nauda jau nevar apēst. Un nu, redzēs, kā viņiem ies. Un es domāju, tādā ziņā mēs Latvijā, ja mēs izvēlamies zaļo enerģiju, tad mēs ejam pilnīgi, mēs varētu nokļūt tādā pirmā piecniekā, un tas radīt Latvijā ārkārtīgi pozitīvu tēlu pasaulē. Bet kā panākt to? Nu, tas nozīmē arī, ka vajag zinātni, ka vajag tā saucamā jaunrāde, ja inovācijas, ka tas svešs vārds, bet tagad jauninājumu vajag ieviest zinātnē. Un mēs varam radīt tādas tehnoloģijas, kas rada jaunas darba vietas un nebūs jāimportē fosilo degvielu, vai ne? Un jūs jau ziniet, kāpēc 90. gadu sākumā, kur Latvija bija pirmā vietā ar rapšu audzēšanu, ka to varēja lietot priekš autobusiem šeit Rīgā, visur citur, tomēr bija zinām lobby, vai ne? Kas izlēma, ka tomēr labāk no Krievijas importē dīzelu degvielu, un viņi kļuvuši par miljonāriem, un mēs visi diezgan nabadzīgāk esam kļuvuši. Bet padomājiet, ja mēs visi mūsu autobusu Latvijā braukt ar to, ko Zviedrijā brauc ar etanolu jau 30 gadus. Tur ir tīrs gaiss Stokholmā, un viņi paši rada savas darba vietas un elpo tīra gaisa, vai ne, viņiem mazāk izdevumu slimnīcām ir un viss pārējais. Bet, nu, redziet, cik ir liels lobby spēks Latvijā, un mēs zaudējam to iespēju tagad, bet tas nenozīmē, ka tas nevar atgriezties, ka mūsu tās pozīcijas, progresīvās pozīcijām nevaram atgriezties. Es te runāju arī ar Lietuvas ministru prezidentu, kā jau pieminēju, un viņiem Lietuvā ir 8 silikona ielejas. Es saku, kas tad tas? 8 silikona ielejas. Ja? Nu, tas nozīmē, kur zinātne sanāk kopā ar uzņēmējiem, un rada jaunas panākumus zinātnē un tā tālāk. Tas silikona ielejas Kalifornijā taču ir slavena to. Es gribētu jautāt, varbūt Kārnīt kungam vai citiem, kas te ir, vai mums Latvijā ir kāda silikona ielejas? Nu, bet mums ir gaizīši, vai tur pakājai pie gaizīti, tur jābūt kādām ielējām, jā. Es zinu, ka mums ir biznesa parki, jā, bet purvi, jā, bet redziet, tas ir jautājums arī, ko jaunat, jo ja būs tikai tirdzniecība Latvijā, nu mēs tālu netiksim. Jo ja mēs gribam tos cilvēkus dabūt atpakaļ, ka ir izceļojuši, un man liekas, es kaut kur esmu rakstījis, šitā ir lielākā latviešu emigrācija kopš 19. gadsimta, kad cilvēki brauc uz Sibīriju, meklēt sev stūrīt, savu kaktiņu, baltvācieši baro nedēļu zem šeit Latvijā. Man liekas, mēs zaudējam 10 000 cilvēku tad. Jautājums, vai atjaunotā neatkarīgā Latvija tāpatās tagad būs tā, ka mēs zaudējam 100 000 cilvēku, tikai tāpēc, ka neprotam sakārtot Latviju atbilstoši 21. gadsimta izaicinājumiem. Nu, lūk, tāpēc mēs sadomājam sasaukt šo sajietu, šo semināru. Šī semināra bija diezgan liels darbs jāiegulda, un es jau tagad pateikšos Mārim Grīnvaldam, kur viņš ir, par lielo darbu, ko viņš ir ieguldījis, un arī docentam Iebkungam, un arī Friedrich Ebert Stiftungam, un arī to naudiņu, ko mēs esam dabūjuši arī no Briseles, kā mēs varam šeit klaunās telpās, un arī pusdienas brīvas piedāvāt, un smukas mapītes jums izdalīt, bet es domāju, ka arī saturs būs labs, un tā es redzu, ka Indāna kungs grib pārņemt no manis, un es tad dodu viņam nākamās sesijas vadīšanu. Jā, paldies.